Tātad plāns šodienai nopeldēties, atrast jaunu hoteli, kur palikt pa nakti, jo šitas tāds diezgan trešī. It kā jau spotiņš labs. It kā jau skatiņš ārā pa logu labs. Šobrīd vismaz, bet pats numuriņš tāds diezgan trešī. Nav diezgan ērti pie kompīša sēdēt. Gribās pie datora kārtīgāk. Lai var apsēsties un pastrādāt, un arī skats pa logu ir ārā. Nu, vismaz šī tāds. Kur tur tālāk ir sala, uz kuru plānā ir aizbraukt, bet pa lielam šobrīd ir doma tikai atpūsties, pamontēt video, pamontēt vidikus, un vai jums ir kontents, un es varu mierīgāk tālāk ceļot vismaz pāris nedēļas. Sadak ļoti grūti ir ceļot, montēt, jo tad nesen nav moments, kad atpūsties, jo tā jau starp ceļošanām praktiski uzreiz ir jābrauc kaut kur. Var arī nebraukt, bet, tad liek izlietots laiks, ko es pavadu šeit Vietnamā, jo es varu būt tikai 30 dienas, man vīza ir tikai uz 30 dienām. Es varu izbraukt ārā, iebraukt atpakaļ, un saņem vēlreiz vīzu, iebraukt atpakaļ, bet es esmu izlēmis tā nedarīt, es labāk ceļošu tālāk, un šeit mans laiks būs viss. Tā kā tā. Šobrīd vēl bišķiņ papeldēšos, tad jāiet meklēt hostelis. Hotelis, es negribu hosteli. Šobrīd es vairs negribu hosteli. 2 hours later. Kaut kādas 2 stundas staigājos apkārt, meklēju kaut kādu spotiņu, kur palikt. Un, godīgi teikšu, neko labāku es neatradu. Šeit ir vieta, kur es arī pie kompīša varu strādāt. Atradu vienu vietu, kas bija laba, bet maksāja daudzreiz dārgāk. Bet šeit atkal, viss, ar ko man ir jāsadzīvo, ka es nevaru nolaist savu sūdu podā, jo kārtējo reizi trubas viņiem ir maziņas, nepriekš riktīgi veči kluča. Un, nav skats nekāds pa logu, toties ir baseins augšā, un te kaut gan visur ir, bet, es teikšu tā, ka, ja jau mēs mēģinam pa lēto, tad maucam pa lēto, un protams, varētu pat vēl lētāk kādu hostelu atrast, bet vēlme ir nereālākā, un temperatūru vismaz savā istabiņā es varēšu pats regulēt, un tagad vajadzētu aiziet līdz jūrai, un tad vajadzētu parādīt jums, kā izskatās vispār pilsēta. Pasūtīju rīsus ar vistas, cūgaļus, karbonādu, ķipa laikam vai kaut kas tam līdzīgi. Redzēsim, vēl, protams, smūtīs gatavojās. Drēbes es esmu nodevis mazgāties. Bet krokšu veikals uz katru stūri. Viss, ko man vajag šļopus. Ne tas, ko man vajag. Stipri kurortiskāka vieta. Pavisam nevar salīdzināt ar Vietnamas ziemeļiem. Viss daudz gaišāks, daudz zilāks debesis, un cilvēki visi tās bišķī laipnāki. Gan ļoti daudz piedāvā narkotikas, ļoti daudz. Ne tikai vakarā, bet arī pa dienu. Ar krastu daudz uzbāzīgāki cilvēki. Šoferi brauc vienkārši prasa visu laiku vest kaut kur, bet vienu un tie paši vairākas reizes, nezinu, atmiņīs viņiem vai kas. Gribēju vieglāk kreklu atrast, bet neko pagaidām neesmu atradis. Jā. Laikam jāaiziet līdz tam okeānam beidzot. Kur viss tās var iziet cauri. Iziesim, apstīsimies.
Nu jā, laikam, kāpēc es izvēlējos palikt pie sava hoteļa, jo pie citiem es neredzēju to, ko es redzēju pie savējā. Man uzreiz izējot, ka durvīm ārā bija veļas mazgātuve, man uzreiz izējot ārā bija paēst vairākas vietas, tā ka uzreiz un pieņemamās cenās, un gan vietējā, gan arī Eiropas kulinārija. Tādēļ, labi, tupiks, tādēļ citās vietās atkal bija vai nu kaut kur tālu jāiet, lai vispār kaut ko atrastu, vai atkal, nu, jā, nekā tūmā nav kā tikai viesnīcas vai lietas, kuras man nav vajadzīgas. Tādēļ izlēmu lūk šādi tomēr rīkoties un palikt šinī. Bļā, tas cer, te nav visur tupiks. Come on, taču. Labi, tur var iziet, bļaņi. Nu jā, un karoči, izdevīgāk laikam ir palikt tur, kur ir lētāk un viss pieejams un tuvu. Pofīgi uz to istabu. Tāpat es sēdēšu un editošu un iešu kaut vai lejā editot bez problēmām. Vietas šeit ir tūkstošiem, kur palikt. Tūkstošiem. Pat lielākā daļa bookingā nemaz nav. Viss atkarīgs no tā, kādas ir prasības. Man galvenā prasība bija vieta, kur strādāt, basēns un lai var tuvu paēst. Tā kā vēl 2 naktis stabili paliek šeit un viss ir čiki, briki, blīn, nu. Interesanti, jā. Šī tāds krēklus, jakas un kaskas, kas ir viņa vietējais bolts, grēbi, jā. Tu var vienkārši veikalā nopirkt. Braukt pie turistiem un izlikties, ka tas ir no greba un piedāvāt braukāt apkārt, izzināt. Skām čakarē, protams. Šoreiz viss šis kopā izmaksā 20,000. Ūdens ir teikt, ļoti patīkams. Ļoti patīkams ūdens. Es ticu, ka viņš ir diezgan silts, bet viņš ir atvēsinošāks nekā šobrīd ir ārā. Tagad es nožēloju, ka es nepaņēmu peldenis. Tagad es rīktīgi nožēloju, ka es nepaņēmu peldenis. Man būs jāpērk 80,000 tagad zandāls. Ne zandāls, bet šļopkas. Un jānāk atkal peldēties. Tas viss ļoti labi izskatās un vienkārši ir wow. Dzīvē pat teikšu labāk nekā kamerā. Bet samaksāt 1000 eiro par turp un atpakaļ ceļu kopā un atpūsties šeit. Man ir sajūta, ka es esmu kaut kur, varbūt Spānijā, es nezinu. Cilvēki labestīgi, vairāk vai mazāk. Ja labi pacenšās, tad arī ir diezgan lēti. Ēdiens nav ass. Ja neesmu bijis pilsētas centrā, es esmu praktiski tikai krastā. Šis vaibiņš ir pasakains. Man jārunā ir par sajūtām, es nevaru parunāt par sajūtām, jo vai nu viņas ir nebijušas, vai arī es nemāku izteikties. Ir ļoti daudz arī tekstus, ko es nemaz neielieku. Vienkārši tagad es liku video un bija diezgan daudz lietas, kuras es nemaz neielikšu un jums neparādīšu. Pamontēju video, galveno skeletu saliku. Un šodien, es domāju, es ar vienu sēriju tikšu galā. Rītdien ķeršos klāt nākamajā. Jā, varbūt pat šodien jau.
Mēs esam atbraukuši tagad uz Budas templi. Es ļoti ceru, ka kaut ko varēs vispār redzēt. Visu dienu es editoju. Ārā bija ļoti karsts un es nebija baigi laika atbraukt. What? Latvija! Starpība, no kurienes es esmu, es nesaprotu, kas mums visiem ir. Tagad es vakar biju ieradies uz šejieni. Es biju šortos. No, I will walk, come on. Gribēja man aizvest pie Budas. Nu jā, es jums te baigi neko neparādījuši tagad vakarā. Jā, nu man bija kruči šortiņi. Hi. Oh, also, yeah. Nu jā, kur arī brīdina cilvēki. Viņam ir šorti kājās. Nedrīkst šortos, nedrīkst tāpurēt. Jābūt visam ir aizsaktam. Especially for you visiem. Arī tropiskā vietā apskatīsim šo to. Uzkāpsim augšā. Redzēsim, kas tad te notiek. Tātad šis templis tika, ja pareizi sapratu, šis templis tika atrasts 781. gadā. Viņš sastāv no trim daļām. Un, jā, vairāk es par jums neko nevaru pastāstīt. Sīkāk iemetīšu aprakstā informāciju, kur un kā, kas un ko un kāpēc, bet kopsumā jā, bija iekšā šajā lielajā templī iegājis.
bet tur filmēt diemžēl nevarēja. Uzcelts viņš ir kalna augšā, te ir dažādas citas skulptūras. Butaforija templi. Ieliņu, uz kuras atradās mana viesnīca. Ir lielā iela, no kuras nogriežoties nost uz šādu mazo ieliņu. Šeit ir visi nepieciešamie veikaliņi. Pilnībā visi var nopirkt. Augļu kokteļi, kāju masāžas, paēst. Pilnībā viss pieejams. Ko? Pēdējā diena paradīzē. Dodamies tālāk ceļojumā. Šeit pavadījis, es nezinu cik dienas, grūti man pateikt, varbūt tās kādas 5, varbūt 6. Ik pēc pāris dienām pagarināju vēl uz 2 dienām. Un, jā, jau gribēju visu laiku editot, gribēju visu laiku peldēties un ne tikai baseinā, bet arī tur okeānā. Un jā, bet tagad man apņem braukt uz Hočiminu. Tā ir otra lielākā pilsēta šajā valstī, biznesa centrs, kā sacīt. Un jā, pāris dienas pavadījuši tur, un tad jau mans ceļš turpināsies uz kādu citu valsti. No šīs pilsētas droši vien video būs super īss, es domāju, maksimums 5 minūtes, es domāju, tas pat būs maksimums, jo es praktiski pilnībā neko neesmu darījis. Es izbraucu ar skūteri, aizbraucu uz Budu apskatīties, aizbraucu templi apskatīties, ēdu, sēdēju pie kompi, peldējos jūrā, pa lielam nekas dišs, tagad renderējās video, izdomāju atnākt nopeldēties.